Sveiki, zinātkārie prāti! Šodien mēs ienirsim aizraujošajā vektoru pasaulē. Jūs varētu jautāt, kas īsti ir vektori? Iedomājieties tos kā norādes, tikai daudz foršākas. Vektors ir matemātisks instruments, kas palīdz mums izprast un aprakstīt lietas, kurām ir gan lielums, gan virziens. Iedomājieties, ka jūs kuģojat ar buru laivu. Jums jāzina, cik ātri laiva pārvietojas, vai ne? To sauc par ātrumu. Bet jums arī jāzina, kurā virzienā laiva kuģo. To sauc par virzienu. Vektors apvieno šos divus elementus, lielumu un virzienu, vienā vienkāršā un ērtā rīkā. Vektors ir kā atslēga, kas var atvērt kustības spēku un visādu citu brīnišķīgu parādību noslēpumus visumā. Piespraudzējiet drošības jostas un dosimies šajā aizraujošajā ceļojumā kopā ar vektoriem! Atceraties tos dārgumu karšu stāstus, kas mums visiem patīk. Tos, kuros ar lielu X ir atzīmēta vieta, kur aprakts dārgums. Atklāšu jums noslēpumu. Šajās kartēs tiek izmantoti vektori. Lai atrastu paslēpto dārgumu, nepietiek tikai zināt, cik tālu jāiet. Ir jāzina arī, kurā virzienā jāiet. Iedomājieties, ka kartē rakstīts ejiet 10 soļus. Kurā virzienā jāiet šie 10 soļi? Uz ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem vai rietumiem? Bez virziena jūs būtu tikpat apmaldījušies kā kucens, kas skraida pa aplī. Tieši šeit talkā nāk vektori. Dārgumu kartē vektors mums norāda, ka jāiet 10 soļus uz ziemeļiem. Tā lielums ir 10 soļi, kas ir vektora garums, un tas norāda uz ziemeļiem, kas ir tā virziens. Ģeniāli, vai ne? Izmantojot vektorus, mēs varam sekot kartes norādījumiem un nokļūt tieši pie dārguma. Vektorus mēs sastopam visapkārt. Tie ir neatņojama mūsu pasaules izpratnes un miedarbības sastāvdaļa. Un vai jūs zinājāt, ka tie nav sastopami tikai dārgumu kartēs? Vektorus mēs izmantojam daudzās ikdienas darbībās, pat neapzinoties. Aplūkosim dažus piemērus no reālās dzīves, kur vektori spēlē nozīmīgu lomu, sākot no sporta līdz pat ikdienas uzdevumiem. Bumbas mešana. Kad jūs metat bumbu draugam, jūs izmantojat vektorus. Jūsu radītais vektors nosaka, kā bumba pārvietosies. Ātrums, ar kādu jūs metat bumbu, ir lielums, bet virziens, kurā jūs to metat, ir jūs uzminējāt virziens. Ātruma un virziena kombinācija ļauj bumbai sasniegt jūsu draugu. Pūča laišana, vējš, kas paceļ jūsu pūķi gaisā, ir vektors. Pūča kustību nosaka vēja vektors. Tā lielums norāda, cik stiprs ir vējš, bet tā virziens parāda, no kurienes vējš pūš. Šis vektors nosaka, cik augstu un kurā virzienā jūsu pūķis lidos. Autovadīšana. Kad jūs braucat ar automašīnu, jūs visu laiku izmantojat vektorus. Katrs pagrieziens, katrs pātrinājums ir saistīts ar vektoriem. Jūsu ātrums ir lielums, bet virziens, kurā jūs pagriežat stūri, ir virziens. Redzat, vektorus mēs sastopam visapkārt. Tie palīdz mums droši pārvietoties pa ceļiem. Tie ir kā neredzami varoņi, kas slēpjas aiz kustības un spēkiem, palīdzot mums saprast, kā lietas pārvietojas un miedarbojas. Forši, vai ne? Vektoriem ir izšķiroša nozīme mūsu fiziskās pasaules izpratnē. Tagad jūs varētu domāt, kas tik īpašs ir šajos vektoros, vai nepietiek ar parastiem skaitļiem? Nevienmēr. Parasti skaitļi, kurus mēs saucam par skalāriem, mums pasaka tikai kāda lieluma vai daudzuma kaut kas ir. Tie neko nepasaka par virzienu. Padomāsim šādi. Jūsu svars ir skalārs. Tas norāda, cik jūs sverat, bet tas neko nepasaka par gravitācijas virzienu. Neliels mājiens uz leju. Vektors sniedz mums pilnīgu ainu. Tas norāda gan lielumu, gan virzienu, kas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, kā lietas pārvietojas un miedarbojas. Tātad nākamreiz, kad jums jāapraksta kaut kas, kam ir gan lielums, gan virziens, atcerieties, vektori ir īstais risinājums. 5. nodaļa – vektoru zīmēšana no līnijām līdz bultām. Vektorus bieži attēlo ar bultām. Jūs varētu jautāt, kāpēc tieši bultas? Aplūkosim to tuvāk. Tāpēc, ka bultas ir foršas. Tikai joka pēc, vai varbūt ne. Bet, ja nopietni, tam ir labs iemesls. Bultas ir labs veids, kā vizualizēt vektorus, jo tām ir dabisks virziens. Tas padara tos intuitīvus un viegli saprotamus. Bultas garums attēlo vektora lielumu. Tas norāda, cik spēcīgs vai intensīvs ir vektors. Tātad garāka bulta nozīmē lielāku lielumu, bet īsāka bulta – mazāku lielumu. Tas
Tas ir vienkāršs un efektīvs veids, kā nodot informāciju. Virziens, kurā norāda bulta, attēlo, jā, jūs uzminējāt, vektora virzienu. Tas ir svarīgi, lai saprastu, kur vektors norāda. Tas ir līdzīgi kā uzzīmēt karti draugam, kurš vēlas atrast jūsu māju. Jums jānorāda gan attālums, gan virziens. Jūs varētu vienkārši pateikt, cik tālu jāiet, bet daudz noderīgāk ir uzzīmēt karti ar bultām, kas norāda pareizo virzienu. Tādā veidā draugs neapmaldīsies. Vektors ir kā noderīga bulta, kas parāda mums gan lielumu, gan virzienu ērtā formātā. Tas padara sarežģītus jēdzienus vieglāk saprotamus. 6. nodaļa – vektors koordinātu plaknē, komponentu forma. Vektorus var attēlot arī, izmantojot to, ko sauc par komponentu formu. Neuztraucieties, tas nav tik sarežģīti, kā izklausās. Iedomājieties koordinātu plakni, kas izskatās kā milzīga rūtiņu lapa. Šo koordinātu plakni var izmantot, lai aprakstītu vektora virzienu. To mēs darām, sadalot vektoru horizontālā un vertikālā komponentē. Horizontālā komponente mums parāda, cik tālu vektors pārvietojas horizontāli, bet vertikālā komponente parāda, cik tālu tas pārvietojas vertikāli. Vektoru komponentu formu pieraksta šādi. Horizontālā komponente, vertikālā komponente. Tātad, ja vektors pārvietojas 3 vienības pa labi un 2 vienības uz augšu, tā komponentu forma būtu 3, 2. Tas ir līdzīgi kā dot norādījumus, izmantojot ielas, kas ved uz austrumiem un ziemeļiem. 7. nodaļa – vektoru saskaitīšana, apvienojot spēkus. Tāpat kā mēs varam saskaitīt un atņemt skaitļus, mēs varam arī saskaitīt un atņemt vektorus. Galu galā, vektori ir tikai lielumi ar gan lielumu, gan virzienu. Tas ir kā apvienot savus spēkus, lai izveidotu supervektoru. Saskaitot vektorus, mēs iegūstam rezultējošo vektoru, kas atspoguļo kopējo efektu. Lai saskaitītu vektorus, mums vienkārši jāsaskaita to attiecīgās komponentes. Tas nozīmē, ka mēs saskaitām horizontālās daļas un vertikālās daļas. Pieņemsim, ka mums ir 2 vektori, vienāds ar 2, 1 un vienāds ar 1, 3. Tās ir to komponentes. Lai atrastu šo 2 vektoru summu, plus mēs saskaitām horizontālās komponentes, 2 plus 1 ir vienāds ar 3, un vertikālās komponentes, 1 plus 3 ir vienāds ar 4. Tas mums dod jaunā vektora komponentes. Tātad plus ir vienāds ar 3, 4. Tas ir mūsu rezultējošais vektors. Ģeometriski vektoru saskaitīšanu var iztēloties kā otrā vektora astes pievienošanu pirmā vektora galvai. Tādā veidā mēs varam skaidri redzēt virzienu un lielumu. Vektoru summu tad attēlo bulta, kas sākas no pirmā vektora astes un beidzas pie otrā vektora galvas. Šī bulta ir rezultējošais vektors. Tas ir līdzīgi kā iet apkārtceļu uz drauga māju. Maršruts ir atšķirīgs, bet jūs joprojām nonākat gala punktā. 8. nodaļa – reizināšana ar skaitli, vektoru stiepšana un saraušana. Mēs varam arī reizināt vektorus ar skaitļiem. Atcerieties, ka skaitļi ir vienkārši skaitļi. Reizinot vektoru ar skaitli, mainās vektora lielums, bet ne tā virziens. Piemēram, ja mēs reizinām vektoru vienāds ar 2, 1 ar skaitli 2, mēs iegūstam 2 reizinātus ar vienāds ar 4, 2. Mēs vienkārši reizinām katru vektora komponentu ar šo skaitli. Ģeometriski reizināšana ar skaitli ir kā vektora stiepšana vai saraušana. Reizinot ar pozitīvu skaitli, vektors tiek stiepts, bet reizinot ar negatīvu skaitli, vektors tiek sarauj un tā virziens mainās uz pretējo. Tas ir līdzīgi kā izmantot tālumaiņas funkciju kartē. 9. nodaļa – vienības vektori, virziena superzvaigznes. Ir pienācis laiks vienības vektoriem. Šie puiši ir īstas virziena superzvaigznes vektoru pasaulē. Vienības vektors ir īpašs vektors ar lielumu 1. Vienības vektori ir ļoti noderīgi, jo tie ļauj mums izolēt vektora virzienu. Mēs varam tos iztēloties kā vektorus, kas norāda noteiktā virzienā, nemainot savu garumu. Parasti vienības vektorus apzīmē ar cepurīti virs burta šādi. Visizplatītākie vienības vektori ir, kas norāda x-as pozitīvajā virzienā un kas norāda y-as pozitīvajā virzienā. Tie ir kā galvenie virzieni vektoru pasaulē. 10. nodaļa – paralēli vektori, viens virziens, dažādi ceļojumi. Dažreiz mēs sastopamies ar vektoriem, kuriem ir viens virziens, bet atšķirīgs lielums.
Šos vektorus sauc par paralēliem vektoriem. Tas ir līdzīgi kā divām automašīnām, kas brauc pa vienu un to pašu ceļu, bet viena automašīna varētu braukt ātrāk nekā otra. Mēs varam noteikt, vai divi vektori ir paralēli, aplūkojot to komponentes. Ja viena vektora komponents ir proporcionāls otra vektora komponentēm, tad šie divi vektori ir paralēli. Piemēram, vektori vienāds ar 2, 1 un vienāds ar 4, 2 ir paralēli, jo komponents ir divreiz lielākas nekā komponents. Tas ir kā diviem draugiem, kas iet blakus, bet viens draugs spēr lielākus soļus. 11. nodaļa – vektoru pielietojums fizikā, spēki un kustība. Vektoriem ir ārkārtīgi liela nozīme fizikā. Tie palīdz mums saprast, kā spēki ietekmē objektu kustību. Piemēram, iedomājieties, ka jūs stumjat kasti pa grīdu. Spēks, ko jūs pieliekat kastei, ir vektors, jo tam ir gan lielums, cik stipri jūs stumjat, gan virziens, kurā virzienā jūs stumjat. Sadalot spēkus to komponentu vektoros, fiziķi var analizēt sarežģītas sistēmas un paredzēt, kā objekti kustēsies, ja uz tiem darbosies vairāk spēki. Tas ir kā būt par detektīvu, bet tā vietā, lai atklātu noziegumus, mēs atklājam kustības noslēpumus. Tas arī viss šodienas piedzīvojumam, zinātkārie prāti. Vektors ir spēcīgs instruments, kas var palīdzēt mums izprast apkārtējo pasauli. Sākot no dārgumu kartēm un beidzot ar spēkiem un kustību, vektorus mēs sastopam visapkārt. Turpiniet iepazīt pasauli un atcerieties, zinātne ir aizraujoša!